Labdien, cienījamie TVNet skatītāji! Kā ierasts, ar jums kopā raidījums Pulss. Mans vārds ir Artūrs Guts, un šodienas raidījumā mēs turpinam TVNet grupas satura projektu Vīrietis uz izdzīvošanas robežas - Latvijas veselības krīze, par kuru nerunājam. Šodienas raidījuma fokusā - vīrieša mentālā veselība. Kāpēc vīrieši retāk meklē palīdzību? Kāpēc viņi slēpj savas emocijas? Un kā tas ietekmē viņu dzīves kvalitāti? Tieši uz šiem jautājumiem šodien mēs meklēsim atbildes. Un tieši tāpēc uz sarunu šodien esam aicinājuši Rīgas Stradiņa Universitātes asociēto profesoru, filozofu un vienu no biedrības Telpa vīriem radītāju Ventu Sīli. Labdien! Labdien, Artūr! Kā arī mentālās veselības atbalsta biedrības Ogle līdzdibinātāju Maiguru Cepurīti. Labdien! Labdien! Jūs abi ikdienā strādājat ciešā kontaktā ar vīriešiem, kuri nonākuši dažādās dzīves situācijās. Tajā pašā laikā nevienam nav noslēpums, ka Latvijā, lai gan par mentālo veselību mēs runājam ar vien vairāk, klusēšana vīriešu starpā joprojām ir tāda ļoti izteikta, es teiktu, parādība. Tāpēc mūsu sarunu vēlētos sākt ar tiešu jautājumu, kāpēc vīrietim Latvijā joprojām ir tik grūti pateikt, man nav labi, kur slēpjas šī klusēšanas atslēga? Te jāsāk droši vien ir ar dzimumu stereotipiem. Vīriešus pārsvarā audzina ar tādu pārliecību, ka tu esi stiprs tad, ja tu neatzīsti grūtības un sāpes. Un daļēji tas nav nepatiesi. Respektīvi, tad, kad mēs apskatāmies uz šiem 4 vīrišķības arhetipiem - valdnieks, karotājs, viedais un mīlētājs, tad karotāja arhetipam tieši šī arhetipa dēļ arī tā vīrišķība parasti tiek traktēta, ja, ka vīrietis ir fiziski spēcīgs, aizstāvis, varonis, kurš jau vajadzēs lietos fizisko spēku. Tad, lūk, un tad, kad mēs runājam par konfliktu, jeb nedodies karu, tad šajā situācijā tā nejūtība būtu adekvāta, bet transportēt šo pašu nejūtību uz ikdienas dzīvi tādā tiešā nepastarpinātā veidā, protams, ir kļūdaini. Jo tas rada sajūtu, ka vīrietis var būt tāda ļoti šaura, ļoti ierobežota izpratne par vīrišķību kā par tādu mērķtiecību, veiktspēju, konkurenci un agresiju, kur principā vājumam nav vietas. Un, ja mēs saprotam to visu pareizi, tad karotāja atsvars ir mīlētāja arhetips, kurš ir maigs, emocionāls un kurš ir spējīgs runāt par jūtām. Un tā kā var teikt, ir šis disbalanss, ja, kad vīrieši nepievērš uzmanību tomēr šīm jūtām. Tad izveidojas tāds stereotipisks priekšstats, ja, ka vīriešiem viņi nav, un vīrieši līdz ar to ir mazāk ekipēti par to runāt. Un, protams, tad vēl viss ģimenes mantojums un visas tās traumas, par kurām arī ir ārkārtīgi grūti runāt. Bērnības traumas, kas nāk līdz vīrietim. Varbūt arī jums būs ko piebilst, Maigur? Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka vīrieši baidās runāt, jo tas ir baidās, ka apkārtējie domās, ka viņš ir vājš, un vēl arī, teiksim, ģimenēs vīrs baidās, ka ģimene uz viņu skatīsies kā uz vājāku. Un arī liela daļa tas ir ģimenes dēļ, sievas dēļ. Vīrieši cenšas izskatīties stiprāki nekā vajadzētu būt. Jā, arī iepriekšējā raidījumā ar ekspertiem mēs runājām par to, ka šajā situācijā, kas Latvijā izveidojusies, ka vīrieši nevēlas īsti runāt par savu mentālo veselību, vainojams arī šis padomju mantojums. Un, teiksim, Rietumē Eiropā vīrieši tomēr ir tādi daudz atklātāki, daudz aktīvāk iesaistās dažādās biedrībās, vīriešu kopās, interešu grupās. Kādi ir jūsu šie personīgie novērojumi, ja mēs salīdzinām situāciju Latvijā ar situāciju citās Eiropas valstīs? Protams, jā, mēs jau esam posttotalitāra valsts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie totalitārismi gadi, kas bija no Otrā pasaules kara līdz 1991. gadam, kad mēs jau virzījāmies neatkarības virzienā,
Tas bija laiks, kad cilvēkiem bija jāmācās klusēt un paciest klusējot, jo ko tu tur izdarīsi? Ja? Tā ir valsts mašīna, kurai tu tur neesi interesants. Tik tiešām cilvēki bija lielākoties skrūvītas. Un, lai ko tur arī neteiktu propaganda, tad, teiksim, cilvēki, kas tie dati un tie vīriešu veselības dati tīpaši, jo es par to rakstīju savā doktora darbā, kur bija izpētīts, ka tieši uz 90. gadu sākumu, uz 80. beigām vīriešu mirstība strauji palielinājās. Ja, šī sociālā nestabilitāte un viss tas, kas bija saistīts ar Padomju Savienības krišanu, bet arī ar to, ka totalitārais režīms jau atņem cilvēkam rīcības spēju. Tas vīrietis ir sagatavots kaut kā ar tām pārmaiņām strādāt. Un tad lielākai daļai atbilde bija vienkārši nodzerties. Tā kā alkohols kā anestēzijas līdzeklis. Ja? Nu, un tad labi, ja tu nenodzeries, tad ko tu citu dari? Nu, tu vienkārši klusējot pacieti. Jo kā tad tu būsi vājš? Nu, tad nāk juku laika, tur atkal nevienam emocijas nav interesants. Faktiski tas, ka mēs runājam tagad, tas jau parāda, zinām, veida sabiedrības evolūciju, ka mēs esam pagājuši tālāk no šī te sākotnējā uzstādījuma, kas bija, ka mēs tagad varam runāt par vīriešu jūtām, ka ir šādai sarunai vieta. Jā, tātad mēs esam attīstījušies līdz tam, ka rekur 3 vīri sēž studijā un spriež par to. Un nevienam nav ne sarkšana, ne bālēšana, ka tā patiesībā tā ir normāla lieta runāt par vīriešu jūtām. Un skaidrs, ka ārvalstīs šī situācija tika piefiksēta ātrāk, parādījās vīru grupas jau, cik es saprotu, pirms gadiem 20 Austrālijā, ja, jo tas, ko es pārstāvu, telpu vīriem.lv, mēs izmantojam austrāļu metodoloģiju, mēs esam iztulkojuši viņu to rokas grāmatu vīru grupu veidošanā, un viņi jau diezgan ilgi strādā ar šo te. Nu tā, un mēs tagad vienkārši pievienojamies šai te moderno uz nākotni orientēto vīriešu kopai, kas vēlās tomēr saglabāt sevi gan kā cilvēkus, gan kā personības. Jā, raidījuma turpinājumā domāju, ka parunāsim nedaudz par to, kā veidojas vīrieša identitāte. Jūs jau nedaudz pieskārāties šai tēmai par vīrieša arhetipiem. Vai paskaidrosiet mūsu skatītājiem detalizētāk, kas tad ir šie arhetipi, kā tie ietekmē to, kā vīrietis uztver pats sevi? Un vai mūsu sabiedrība, jūsuprāt, ļauj vīrietim būt daudzveidīgam, vai arī joprojām viņš tomēr ir spiests iekļauties kaut kādā tādā nosacītā rāmī? Teiksim tā. Šī daudzveidība, es sākšu no otra gala, ja? Šī daudzveidība ir lielākoties saistīta ar to, cik brīva vispār ir sabiedrība. Tā nozīmē, cik daudz dažādas vīrišķības versijas mēs varam uztvert. Piemēram, vai mēs atzīstam par to, ka vīrieša seksualitāte, teiksim, mēs esam heteroseksuāli baltie vīrieši, cik es nojaušu te visu pie galda. Nav svarīgi, mēs neiesim personiskā dzīvē, bet vai būtu vieta, piemēram, runāt par vīrišķību homoseksuālu cilvēku dzīvē, un vai tas kaut kā atšķirās no heteroseksuālu cilvēku dzīves. Un ir skaidrs, ka ir jēga par to runāt, un tad mēs varam teikt, ka vīrišķība var būt dažāda. Varbūt jaunieša tipa vīrišķība, vidus pusmūža tipa cilvēka vīrišķība, tad ir gados vecāka kunga vīrišķība, kas nebūs visas vienādas. Ja? Jauniešiem droši vien būs lielāks uzsvars uz fizisko aktivitāti un tēlu, kur pretī, teiksim, tuvojoties jau cilvēki paliek ar vecumu konservatīvāk, viņu izpausmes arī kļūst tādas mierīgāks, nosvērtāks un domīgāks. Un tad, ņemot vērā visu šo cilvēku dzīves evolūciju, mēs izmantojam, un te es vienkārši parādīšu grāmatu tiem, kam tas ir aktuāli, lūdzu lasiet. Šie 4 arhetipi ir aprakstīti Roberta Mūra un Douglasa Gileta grāmatā. Valdnieks, karotājs, viedais un mīlētājs Zvaigznes izdevniecībā izdots brīnišķīgs tulkojums. Es esmu viņa zinātniskais redaktors, tāpēc es nedaudz šeit lielos ar savu darbu, bet šo grāmatu mēs iztulkojam tāpēc, ka šī grāmata ir mēģinājums atkodēt vīrieti, respektīvi saprast, no kādām tad pamat sastāvdaļām vīrietis sastāv. Un te, lai uzreiz būtu skaidrs, ka mēs nenodarbojamies ar stereotipizēšanu. Mēs nesakām, ka vīrietis, valdnieks, vīrietis, karotājs, viedais un mīlētājs, ka katram no vīriešiem tas būs vienādi. Nē, mēs sakam, ka ir tā, ka šī arhetipa pieeja balstās uz Junga analītisko psiholoģiju, un te ir otra grāmata, kuru es vēlētos tiešām pareklamēt. Tā ir Marija Šteinija Jungs ievads dvēseles kartē. Ja?
Tā ir viena no lielajām psiholoģijas skolām, kas mēģina attīstīt cilvēku koncepciju kā tādu. Un tad šajā cilvēku koncepcijā dzimuma jautājums tiek skatīts caur arhetipu prizmu. Un tad viņš nodala šos divus lielos arhetipus anima animus. Tad anima ir sievišķā daļa vīrieša psihē. Noķeriet šo sievišķā daļa vīrieša psihē, viss, kas atbild par viņa emocijām, jūtām, attiecībām tā tālāk. Un animus ir vīrišķā daļa sievietes psihē. Bet tā kā mēs esam saskaņā ar Junga teoriju, mums ir abas šīs psihes daļas. Tātad cilvēks psiholoģiski viņā eksistē abi dzimumi. Kāpēc tas svarīgi? Tāpēc, ka nebūtu šo abu dzimumu, diez vai mēs mācētu būt attiecībās ar pretējo dzimumu. Tā ir ļoti svarīga nianse, ka mēs spējam izveidot jēgpilnas attiecības ar pretējo dzimumu tāpēc, ka mūsos ir daļiņa no viņiem. Ja mūsos nebūtu šī sievišķā daļa, mums būtu diezgan grūti saprast sievietes pasauli. Es nesaku, ka mēs viņu vispār varam saprast tādā globālā nozīmē. Tas būtu arī tāds brīnišķīgs paziņojums, ja mēs esam sapratuši vai izpratuši sievietes. Bet es neteiktu arī, ka saprast un izprast vīrieti ir viegli. Šī grāmata noteikti neatstāja tādu iespēju, ka tas ir viegli kā 4x4. Nebūtu. Arhetipi ir psihes dzīļu struktūras, kuras Jungs definē kā mums iedzimtas un kuras realizējas, jeb izpaužas, nonākot konkrētās situācijās, un tās nav personības īpašības, nē, tās drīzāk ir tādas kā uztveres, domāšanas un uzvedības vadlīnijas, kurām mēs sekojam. Lūk, un tad strādājot vīru grupās, mēs esam atraduši šo 4 arhetipu pieeju par vienu no visproduktīvākajām, jo tur mēs varam jau konkrēti runāt par ko? Kāds ir mans karotājs? Nevis karotājs vispār, par ko mēs, protams, ievadu daļā vienmēr runājam, bet tad tu vari uzdot sev jautājumu, cik es esmu spēcīgs, ko es daru ar agresiju. Ja? Jo mēs paskatieties, mums ir ļoti dažādi ķermeņi šeit klātsošiem, kas sēž. Lielāks ķermenis, mazāks ķermenis. Ko tas nozīmē būt agresīvam, bet ne tik lielā, ne tik robustā ķermenī un otrādi? Agresija tas nenozīmē vardarbību, es tev uzsveru. Agresija tā ir veselīgs spēka pielietojums aizsardzībai vai pašaizsardzībai. Tāda būtu agresijas definīcija. Tālāk, kāda ir mana attiecības ar disciplīnu un paškontroli, un ko tas manā dzīvē nozīmē? Kas tas ir žurnālista disciplīna? Ja? Vai žurnālistam ir jāceļās 5 no rīta un jāiet peldēt āleņģī, lai viņš būtu labs žurnālists? Varbūt jā, varbūt nē, mēs nezinām. Ja? Vienam žurnālistam tas strādā, otram tas nestrādā. Tad, redzat, te parādās jau zinām elastībā un piemērošanās katra vīrieša dzīves apstākļiem. Tad nelokāmība, jeb tas, ko sauc latīniski brīnišķīgā vārdā fortitudo, jeb zināma rakstura stingrība, nelokāmība, lojalitāte, uzticamība, ja, kur vīrietis būtībā ir tas, uz ko gan viņš pats var paļauties, gan viņam apkārtēji var paļauties. Un tad beigās kaut kāds augstāks mērķis par sevi, ja, jo karotājs, ja šo arhetipu, visu, ko es tikko aprakstīju, tas ietilps karotāja arhetipā. Tad karotājs ir tāds, kurš agresiju izmanto aizsardzībai, sargāšanai, kurā tikums ir modrība un meistarīga ieroča pielietošana, bet kurš pats par sevi nav agresīvs. Viņš ir, jāsaka tā, karavīra tradicionāls stāvoklis ir būt ļoti rāmam, bet modram un visu laiku gatavam uz rīcību. Un tad ir jautājums, kur ir tie mūsu karotāji? Karotāja tipiskā izpausme būtu tāda, ka ja uz ielas notiek kaut kas slikts, tad vīrietis apstājas un pajautā sev, man ir jāuzņemas atbildība par to vai nē. Un karotāja reakcija lielākajā daļā gadījumā būtu iesaistīties un kaut ko darīt lietas labā. Un neteiksim, ka mums Latvijā ar to iet ļoti labi. Jo ja vīrietis vienkārši iet uz treniņu zāli un pumpē lielus muskuļus, bet tajā brīdī, kad uz ielas kaut kādas problēmas ir, tad izteiksmīgi novēršās, tā nav viņa problēma. To nevar saukt par karotāja izpausmi. Tā ir gļēvulība. Un gļēvulība ir jautājums ir katram pašam sev, kas tad man ir drosme. Vienam drosme ir kritizēt priekšnieku, otram drosme ir izšķirt ielas kaušļus, trešajam drosme ir, aiziet uz randiņu, kas arī prasa zinām savākšanos. Tā kā drosme var būt ļoti dažāda. Ja, es ceru, ka es ieskicēju šeit to, cik versatīvs īstenībā var būt attiecības ar šiem te arhetipiem. Bet, kā es saprotu, šie arhetipi, teiksim, jebkurā vīrietī eksistē uzreiz visi 4, bet kāds no viņiem prevalē? Jā.
Jā, tur ir tā, ka, teiksim, jūs jau droši vien nojaušat no tā, kā es uzvedos, ka mans arhetips prevalējošais ir viedā arhetips. Tas ir orientēts uz zināšanām, uz spriestspēju, kritisko domāšanu, uz šo te dziļu psiholoģisku izpratni par lietu būtību, uz to, ko sauc par iniciāciju. Ja? Iniciācija ir vēl viens liels svešvārds, bet tas darbā ar vīriešiem arī ir ļoti būtisks. Iniciācija, vienkārši definējot, ir pārēja no bērna psiholoģiskās uzbūves uz pieaugušā psiholoģisko uzbūvi. Kas raksturo bērnu? Bērns ir egocentrisks, egoistisks. Bērns bieži vien rīko emocionālus skandālus saistībā ar to, ka nedabū to, ko grib. Kas ir pieaugušais? Pieaugušais ir cilvēks, kas ir atrisinājis savas iekšējās pretrunas vismaz līdz tādam līmenim, ka ir spējīgs dot labumu kādam citam un pats sevi vairs pasaules centrā viņš neliek. Pieaugušais ir tas, no kā ir labums sabiedrībai. Bērns ir tas, kurš prasa, ko sabiedrība darīs manā labā. Un es šeit gribētu lielu akmeni ievelt sabiedrības laukumā, sakot, ka mūsdienu patērētāju sabiedrība ļoti veiksmīgi ražo tieši infantīlus cilvēkus. Ne tikai vīriešus, arī sievietes. Tādus, kas principā pa pasauli pārvietojās bērna prātā. Tas ir egoistiski, viegli aizskarami, nespēja sevi emocionāli kontrolēt, nespēja fokusēties, nespēja vienoties kopējam labumam un galu galā cieši no vientulības un visādām citādām psiholoģiskām barjerām. Proti, tie ir cilvēki, kas ir iemācījušies ņemt, bet nav iemācījušies dot. Un tad iniciācija ir tas, kad vīrietis iemācās būt daļa no kaut kā lielāka, no kādas idejas. Nav obligāti reliģiskas idejas. Jā. Šeit man gan jāsaka tā, ka es esmu tādā nozīmē garīguma un reliģijas piekritējs, jo es uzskatu, ka vienīgais lielākais par mums ir, protams, dievišķais. Bet ir cilvēki, kas šajā vietā liek vārdu brīvība, kas liek vārdu taisnīgums, demokrātija. Un tās arī ir lielās idejas, kurām vīrietis vai sieviete vai cilvēks vienkārši var kalpot. Nevis dzīvot šo egoistisko pašpietiekamo dzīvi. Jā, un ikdienā jūs darbojaties biedrībā Telpa vīriem. Jūs esat kopā ar citiem puišiem arī viens no tās radītājiem. Jūs organizējat atvērtos sarunu apļus. Tas, ko es vēlētos noskaidrot, kā notiek šis te iknedēļas darbs. Varbūt jūs varat padalīties arī, kādas tēmas tur visbiežāk izskan. Un kas vīrietim palīdz visvairāk atvērties? Jā, teiksim, jūs varat iet uz portālu telpavīriem.lv. Tur mēs izsludinām notiekošos grafikus. Pagaidām ir tā, ka tur ir arī mēģinājums saprast, cik tad ir vispār vīru grupas Latvijā un kā šī vīru grupu kustība tiek organizēta. Šogad mēs esam nedaudz atslābuši, jāatzīst uz to, tāpēc, ka visi ir nedaudz aizņemti katrs savā dzīvē, bet principā tur jūs varat atrast instrumentus un manuāli. Kā tad notiek, tad, kad ir atvērtā grupa? Jā, atvērtā grupa tas nozīmē, ka nāk, kurš grib, tad, kad viņi tur ir izsludināti, jā, tad mēs parasti izliekam tur sludinājumu, ka jā, tādā un tajā datumā būs atvērtā vīru grupa, laipni aicinātu visi piedalīties. Tad, kad ir atvērtā grupa, tad parasti tur ir kaut kāda ievada lekcija, kaut kas neliels, jā, tāds noskaņošanai, lai būtu vīriem par ko runāt, uz ko rezonēt, un tad kādas tur ir tēmas. Tur ir tēma, protams, kā visi šie 4 arhetipi, mēs viņus pēc kārtas skatām, mēs tur esam arī sarakstījis, mēs kādas 10 lekcijas tur par dažādiem arhetipālām tēmām. Protams, vīriešu emocijas, vīriešu jutīgums, vīriešu ievainojamība. Attiecību tēma tiek ļoti bieži cilāta. Vīrietis attiecībās ar sievieti, attiecībās ar darbu, attiecībās ar pasauli, pats ar sevi. Kas atver vīrus? Nav jau tāda konserva attaisāmā, kas to skārda vāku paņems un attaisīs. Vīrs var gribēt atvērties pats, un parasti to veicina tas, ka kāds cits vīrs ir vienkārši godīgi un atklāti izstāsta, kas viņš ir. Vīrietis, kurš ir spējīgs publiski parādīt savu ievainojamību, pastāstīt par savām sāpēm, tas ir ļoti jaudīgs skats. Tas ievieš zināmu, cieņpilnu, kaut kur arī godbijīgu
pietāti pret šo un vēlmi būt par daļu no tā. Tāpēc vīrieša atvēršanās ir diezgan delikāts process. Tas ir brīdis, kur tajā ir kaut kas no grēksūdzes, vismaz tajā ziņā, ka vīrietis par sevi runā, un tajā ir kaut kas arī no ļoti līdzjūtīgas, empātiskas uzklausīšanas. No to puses mēs to saucam klausīšanās ar sirdi. Tas ir nevērtējot, nemēģinot dot padomus, bet vienkārši empātiski piedaloties otra vīra dzīves stāstā. Un tad, kad vienreiz vai divreiz grupā tas ir pieredzēts, tad kļūst redzams tā sauktais grupas spēks, jeb grupas lauks. Jo cilvēkiem atrodoties vienā telpā, un to droši vien Maigurs apstiprinās, ka tajā brīdī, kad ir sarunas tur vīru grupā, tad tur izveidos tāda īpatnēja atmosfēra. Tur kaut kādas lietas, vai ne, nāk gaisma. Es domāju, arī tagad mums rodas tāda īpatnēja atmosfēra. Kur gribas, tur kaut kas tāds labs tur notiek, tur dvēsele tiek pabarota. Tā es to definētu tādā poētiskākā veidā. Tur vīra dvēsele atnāk atvērties un atnāk saņemt tā tik svarīgo kopības un pieņemšanas sajūtu bez tiesāšanas. Un, tas, protams, tas arī ir nosacītā veidā tās zāles, kas tur rodās. Proti, mēs paši radām savu dziedināšanas iespēju, meklējam to, uztveram to un viens otram to nododam. Tāpēc es uzskatu, un daļēji arī tā ir tas brīvprātības princips ļoti svarīgs, ka teiksim tā, tur kaut kāda minimāla ieejas maksimums ir, tāpēc, ka par telpu ir jāmaksā un tam līdzīgi, bet tas nav kaut kas līdzīgs, tur tiem motivācijas pasākumiem un visiem citiem, tur coaching retrītiem un visiem pārējiem, kur par lielu naudu tu uzbūs to sev kaut kādu milzīgu pašapziņu, tādu inflatētu kā gaisa balonu. Es esmu tik liels, es esmu tik varens. Neesi tu tik liels un tik varens. Tu situatīvi var būt veiksmīgs, bet situatīvi tu var būt arī tikpat labi neveiksmīgs. Un tas ir mēģinājums izbalansēt šo dzīves vienpusību, orientāciju uz panākumiem, orientāciju uz patērēšanu, orientāciju uz lielīšanos un šīs neīstās dzīves dzīvošana sociālajos tīklos, kur viss ir pilnīgi Hollywood, tur nekāda ciešana nav, tur ir palmas, kokteļi un kolosāla dzīve visapkārt. Dzīvē jau tā nav. Tur ir tas melnaviņš zem naga un tā asarāts galā. Bet tad mēs varam teikt, ka ļoti palīdz arī šī kopā esība, kopā būšana. Jā. Kad tu neesi viens ar savām problēmām, tu nāc, tu runā, tu klausies, ko saka citi, tu varbūt atrodi arī viņos kaut kādas paralēles ar savām problēmām, savu dzīvi. Jā, tieši tā. Tieši tā, bet es te varbūt svarīgi piebildi ir, ka mēs neesam vienīgie tādi. Jau kopš 2010. gadā vīrieši ir sākuši interesēties par šīm lietām, un mūsdienās tas ir rezultējis, man liekas, 2018. gadā tika dibināta tā lielā alianse vīriešu veselībai. Un tur ir vīrieši, kas ir pārdzīvojuši prostatas vēzi, kas ir pārdzīvojuši citas vēža formas, kas ir pārdzīvojuši dažādas citas krīzes un problēmas. Tās ir nevalstisko organizāciju tāda apvienība, kur mēs ar to visu nodarbojamies. Un turpat arī, var teikt, ka ir tagad izveidots vienotais atbalsta tālrunis un palīdzības jomas. Tur ir sadalītas, kuras tur tālrunis ir 29222 0105. 29222 0105. Vai arī rakstiet uz e-pasta info@vīriešanveselībai.lv. Rakstiet uz WhatsApp, un tur jūs varat vērsties un saņemt palīdzību. Tur novirza pie zinošiem speciālistiem saistībā gan ar slimībām, gan ar šķiršanās problēmām, gan ar pašnāvībām, līdz kuram mēs vēl nonāksim līdz šai tēmai, gan arī visādiem citiem palīdzības tēmiem. Un, protams, jūs varat meklēt palīdzību pie Maigura, biedrībā Ogle, jūs varat skatīties telpavīriem.lv, jūs varat izmantot, mūsdienās jau internetā šī informācija sastopama. Jā, un vienkārši uzdot jautājumus, kad jums gadās satikt. Un jāsaka liels paldies TVNet Apollo projektam, ka mums ir iespēja te prezentēt šo te visu. Liels jums paldies, un brīnišķīgi, ka jūs arī piedalāties šajā visā, jo tas mūs arī iedvesmo rīkoties tālāk. Ja mēs īstenībā ļoti daudz savu brīvā laika šim tērējam pilnīgi par velti, vienkārši tāpēc, ka gods un lepnums ir kaut kā jāuztur un jāizstāv.
Jā, jūs, Maigur, savukārt pārstāvat mentālās veselības atbalsta biedrību Ogle. Līdz ar to es šobrīd vēlētos dot vārdu jums. Pastāstiet, ar ko ikdienā nodarbojas jūsu biedrība, arī par šo sadarbību ar veselības ministriju un arī par projektu ģimenes lomas stiprināšana mentālās veselības atbalsta. Jā, mūsu biedrība radās no nelaimes. Kad mans dēls izdarīja pašnāvību, tad tas pēc tā pirmā lielā šoka domājam, kā runāt par to, ka jārunā ir un tā. Tur sākums bija grūts, bet pirmais tas mūsu solis, mēs domājam izveidot tādu mentālās veselības festivālu, kur tur bija veselības ministrija ar telti savu un skalbes un pusauģu resursu centrus. Es tagad varu kļūdīties, vai jūs bijāt pirmajā jau mūsu festivālā vai ne, telpa vīriem, bet jūs bijāt Siguldā? Siguldā mēs nebijām, bet mēs bijām tajā, kur bija Vērmaņdārzā. Jā. Lūk, un tā sākām sadarboties ar citām nevalstiskām un valstiskām organizācijām, kam rūp tā kā mentālā veselība. Un, jā, tiešām, ja neskaita festivāla organizēšanu, kur mums palīdzēja gan Jansons ar kultūras koledžu tiem jauniešiem un tā, tad arī mūsu ikdienas darbā praktiski mēs ar dēlu bijām 2 vīrieši. Mums pievienojās meitenes, sievietes ar līdzīgām problēmām un tā, bet tagad, paldies, es nezinu, visai tām mūsu aktivitātēm, jūsu aktivitātēm, ka mums ir iesaistījušies jau jaunieši vīrieši, kas veido tur tematiskos lekcijas lasa un tā tālāk. Tā ka ļoti patīkami, ka mūsu grupā jau ir arī vīrieši pievienojušies. Un kas attiecas tā kā uz mūsu jauno projektu, tad jāsaka, ka pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam, mums radās tāda iespēja un mūsu mērķis ir tā kā uzrunāt ģimenes arī ne tikai Rīgā, bet pa reģioniem, braukt, izveidot tādu aptauju anketu, kur mēs gribētu tā kā runāt gan ar ģimenēm, kurās ir kaut kādas mentālās veselības problēmas, un varbūt ne tikai vīriešiem, bet varbūt ģimenē bērnam ir un tā. Un arī ar pašvaldībām, un kaut kādā veidā atklāt, teiksim, kura tomēr pašvaldība ir ģimenei vis tāda labvēlīgākā. Tieši tām ģimenēm, kur ir kaut kādas mentālās veselības problēmas. Tas par projektu tā apmēram. Pēc Sventa runāšanas tik aizraujoši grūti pat kaut ko. Jā, paldies. Lai cik smagi dažreiz par to būtu runāt, bet runājot par vīrieša mentālo veselību, tomēr ir jāpieskaras arī jautājumam par pašnāvību riskiem Latvijā. Tas noteikti nevienam nav noslēpums, ka Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem pašnāvību rādītājiem Eiropā, īpaši vīriešu vidū. Līdz ar to es ekspertiem vēlētos pajautāt, kā jūs abi skaidrotu šo statistiku un kas ir, teiksim, šie faktori, kas visbiežāk Latvijā noved vīriešus līdz šādam solim? Varbūt sākšu ar to, ka tā statistika ir tāda, ka pašnāvības 2-3 reizes vairāk mēģina izdarīt sievietes. Bet no izdarītajām pašnāvībām, kas ir pabeigtās, tur, protams, vīriešu pārsvars ir milzīgs. Vīrieši, varbūt arī tas ir tas, ka tie vīrieši aiz sava lepnuma vai kā, ka viņš to dara tā, lai tas beigtos.
lai izdarītu to. Un te pirmīt pieminējām padomju mantojumu un tā, teiksim, ja mēs tagad, pagājušajā gadā bija 250 pašnāvības Latvijā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti daudz. Ja, bet 90. gados, kad it kā mēs ieguvām brīvību, bet nemācējām paši izmantot to brīvību. Liela daļa cilvēku nezināja, ko darīt, kuri nodzērās un tā. Tad 90. gadu sākumā pašnāvību skaits Latvijā bija virs 1000. Ja, kur arī lielākā daļa bija vīrieši. Tad, tagad runājot un tā, arvien vairāk runā par pašnāvībām un tā vairs nekautrējas, ja kādreiz tas bija, kā saka, tabū tāds, ja, tad tagad mēs, kā es arī dažreiz mēdzu teikt, ka to pašnāvības zārku beidzot ienesa kapsētas teritorijā. Ja, nevis aiz sētas glabāt. Mēs par to runājam, un es domāju, ka pateicoties tam arī samazinās. Ja, tas iemesls, grūti pateikt, man liekas, viens labāk izpratīs, kāpēc tie vīrieši aiziet līdz tai pašnāvībai. Es arī šeit gribēju piebilst, ka arī viens no jūsu biedrības tādiem galvenajiem mērķiem ir samazināt pašnāvību skaitu Latvijā. Jā, mēs cenšamies ar to pēc iespējas vairāk strādāt. Tieši mums tas pašnāvības, teiksim, tā prevencija mums tā kā mūsu biedrībai ir primārais tas mērķis. Un tāpēc mums ir arī atbalsta grupas tiem, kas ir palikuši. Atbalsta grupa palikušiem, kuriem tuvs radinieks, draugs ir izdarījis pašnāvību. Tad mēs reiz mēnesī, pēdējā mēneša ceturtdienā, tas arī rītā, ir, kad mēs mūsu telpās atnāk cilvēki, jāatzīstas gan, ka nav daudz to, kas uzdrošinās. Pagaidām mums ir nākuši tikai sievietes. Vīrieši vēl tā neuzdrošinās nākt un runāt par to skaļi, bet atnāk un mums nav tā, ka tur būtu tā kā lekcija vai kas. Tur atnāk kopā paraut, iepazīstās cits ar citu, jo ir vieglāk izstāstīt to cilvēkam, kurš zina. Ja, jo mana reakcija bija ļoti negatīva, ko es tagad apzinos, ka tikko aizgāja mans dēls, kad bērēs nāca klāts, un man saka, es saprotu, kā tu jūties. Tad, atzīstu, ka lepnība tā bija, vai kas. Es vienmēr prasīju, tev ar bērns izdarīja pašnāvību. Nē, tad tu nesaproti mani. Ja, tu nesaproti, kā var justies cilvēks, kam bērns ir izdarījis pašnāvību. Bet tad, kad mēs sanākam kopā, visi līdzīgi, varbūt citiem tur nav bērns, vīrs, brālis un tā. Ja, tad, tu vari tā kā atvērties. Jā, tas, ko Maigurs saka, tas ir īstenībā ārkārtīgi būtiski, un arī no otras puses tas paskaidro kaut ko par pašnāvību. Pašnāvība ir kaut kas dziļi privāts. Nāve vispār mūsdienās ir kaut kādā nozīmē pazudusi no skatu punkta. Nāve notiek kaut kur prom no sabiedrības acīm un tā tālāk. Un tieši tas pats ir ar pašnāvību, bet kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka tā jau nav tikai vizuāla prombūtne. Kā Maigurs pilnīgi pareizi teica, tas pašnāvības zārks tiek ienests kapsētā, jo zināmas kristīgās tradīcijas, es tagad nepateikšu periodu, bet man liekas, tas bija tā krietni viduslaika, varbūt pat jaunie laiki, ka pašnāvniekus neglabāja kapsētā. Viņus glabāja kapsētas robežām. Viņi neskaitījās. Tas, kas atņem pats savu dzīvību, bija uzskatīt, ka grēkojas ir pret dievišķo, jo tas nozīmē, ka pats ir lēmis par savu dzīvību un miršanu, nevis atstājis to Dievu rokās. Tāpēc, un tas tika uzskatīts par grēku. Un kaut kādā nozīmē šis te brīdis, ja, kur mēs esam tomēr destigmatizējuši pašnāvību. Jo kāpēc pašnāvība ir grūts temats? Tāpēc, ka neviens patiesību sakot negrib par to runāt, tā no brīva prāta, kad mēs apsēstos, ja, un tagad parunāsimies, kāda tev ir pašnāvnieciskas domas, ja, tas tā skan ārkārtīgi dīvaini. Tas ir saistīts ar šo stigmu, bet
kāds iemesls, kādēļ vīrieši izdara pašnāvības. Pirmām kārtām tā ir šī vienatnes un izolācijas sajūta. Vīrietis patiesībā, neskatoties uz to, ka viņam varbūt tur ir ģimene un draugi, viņš patiesībā dziļi iekšēji jūtās nesaprasts un nesadzirdēts un izolēts. Un tam nav tāda viena konkrēta iemesla, tur var būt miriādi dažādi iemesli, sākot ar to, ka vienkārši tāda ir tā ģimene, bet beidzot arī ar to, ka pats vīrietis pēc personības tipa ir ārkārtīgi introverts un ļoti, ļoti grūti atverās. Tad īpaši par kaunpilnām, par sāpīgām tēmām. Otra lieta, tad, kad mēs tagad runājam par šo tēmu, tad, kad mēs sākam par to runāt, tad mēs bieži vien aizmirstam, ka pašnāvnieks viņš ir savā ziņā pieņēmis lēmumu vērtēt savu dzīvi kā negatīvu. Tātad pati pašnāvība nozīmē, ka atbild uz jautājumu, vai tu uzskati savu dzīvi par dzīvošanas vērtu, un atbildi ir nē, neuzskatu. Šādu dzīvi par dzīvošanas vērtu es neuzskatu. Un te būtu tiešām pamatīgs darbs sabiedrībai un arī liels akmens sabiedrības dārzā par to, ka par dzīvošanas vērtām tiek uzskatīts tikai zināma veida dzīves. Ja tu esi vienkārši tramvaju vadītājs un neesi nekāds varonis un nekāds uzņēmējs un tā tālāk, tad tu nekas neesi. Ja tu neesi veiksmīgs, ja tev nav tā vai cita lieta vai manta, ja tu neesi pazīstams, viss šī nauda, slava, viss pārējie pasaules labumi, ja tev tā visa nav, tad tu neesi laikam pilnvērtīgs un izdevies cilvēks. Un es teiktu, ka patērētāju sabiedrībā šīs vientulības izolācijas un kā rezultāts tam arī pašnāvību daudzums ir likumsakarīgs. Mēs neesam tāda sabiedrība, kura būtu gatava atklāti runāt par sāpīgo, nepatīkamo, par mūsu ciešanu pieredzi, par mūsu bērnības traumām, kuras mēs gribētu atrisināt varbūt. Un pašnāvība jau ir traumējošs notikums tuviniekiem. Tā kā Maigurs noteikti var teikt, ka te tuvinieki jau arī viņi vienmēr uzdos sev jautājumu, ko es izdarīju nepareizi. Kur es kļūdījos, kāpēc es nenosargāju to cilvēku. Un tā atbilde nevar būt, mēs nevaram teikt, ka mēs viņu nenosargājām. Tas kaut kādā ziņā ir mūsu autonomijas, respektīvi mūsu pēdējās svētās tiesības pašiem izdomāt, ko darīt ar savu dzīvi. Tas ir cilvēku, kurš negrib dzīvot, ļoti grūti nosargāt. Un ir ne tikai pašnāvnieciska uzvedība, būt viena lieta. Pirmkārt, pašnāvība ir visbiežāk saistīta ar depresiju, tad ļoti bieži tā saistīta ir ar atkarību. Un tad ļoti bieži tā ir saistīta ar kaut kādu dziļu sagrautības un sakāves sajūtu savā dzīvē. Kaut kāda neatdodama parādi, kaut kāda vainas sajūta, milzīga kauna sajūta, milzīga neziņa, apjukums, kas tiek atrisināts. Jo kas tad pamudinās pašnāvību? Tā ir nepārējoša, milzīga iekšēja spriedze, kurai nav izejas. Un es te teiktu, ka pašnāvība vēl ir mazākā aizberga daļa. Mēs esam principā lētā alkohola zeme. Mēs tagad esam spēruši krietni soli uzlabojumu virzienā. Mēs esam aizlieguši tirgot alkoholu pāri 8, bet principā Latvijā atbilde uz dzīves ciešanām ir tāda. Paņem pāris kokteilīšus, tie ir 5-6 eiro un tu jutīsies labāk. Restīvi, mēs ar alkoholu cenšamies risināt privātā nozīmē visas psiholoģiskās problēmas. Numur 1 psihoterapeits valstī ir Cēsu Džons. Tas pie kā visi vēršās ciešanu un sāpju brīdī. Un jautājums par to, kāpēc mēs destruktīvā ceļā strādājam ar savām ciešanām. Kāpēc mēs izvēlamies tieši šo pašsagraušanas ceļu, ir ļoti aktuāls. Acīm redzot, tāpēc, ka mēs neesam vēl iemācījušies būt pietiekami atvērti un dot šo te platformu otram, būt nepareizam, būt citādam, būt ievainotam. Jo ievainojamībā ir milzīgs spēks. Cilvēks, kurš ir atzīnis savu ievainojamību un pieaudzis cilvēks ir tāds, kurš ir izdarījis apzināti izvēli dzīvot dzīvi un būt ievainojamam. Un tas, ko es dzirdu no Maigura, kas ir ārkārtīgi cienījami, ir lūk šeit nāk tēvs un stāsta, ka viņa bērns ir izdarījis pašnāvību. Iedomājieties, kāda drosme tur ir vajadzīga par to runāt. Un šī drosmes ir saistīta ar to, ka Maiguram, cik es saprotu, nav vienalga par to, kas notiek citās ģimenēs. Nav tiešām, jo... Un tās ir tās pieaugušas cilvēku rūpes par sabiedrību, kad tev nav vienalga, kas notiek citu cilvēku dzīvē. Un jums būtu vairāk šādu rūpju, es pieļauju, mums būtu mazāk pašnāvību. Es esmu to
to, ko es pārcietu. Mēs ģimenē esam runājuši, ka mēs negribam, ka cita ģimene, tēvs, māte pārcieš to. Tāpēc mēs ejam un runājam. Jā, un šo te, par ko tikko runājām, ļoti bieži īstenībā var dzirdēt, kad teiksim, kādam draugs vai tuvinieks izdara pašnāvību, tad ir šie te komentāri, kad vajadzēja ar viņu runāt, vajadzēja kaut kā to pamanīt. Vai ir kādi signāli, teiksim, kā ģimene, draugi vai citi apkārtējie cilvēki var pamanīt, ka vīrietis iespējams atrodas šīs te pašnāvības riskā? Ir iespējams kaut kā to nolasīt, lai preventīvi varētu novērst un emocionāli arī palīdzēt? Kaut kādas pazīmes jau ir, bet te ir tas smalkais jautājums. Kā tad mēs varējām zināt? Un te es gribu pateikt ļoti skaidri tieši saistībā ar pašnāvībām. Mēs to zināt tā īsti nevaram. Mums tad būtu jāuzdod tieši jautājums. Vai tev ir pašnāvnieciskas domas, vai tu domā to visu kaut kā izbeigt? Un parasti tas notiek, kad cilvēks atzīstās. Tad, kad viņš zvana uz krīzes tālruni, un otrā pusē viņš kādam saka, ziniet, man ir sajūta, ka man šitas viss būtu jābeidz, man ir tik slikti, ka es vairs negribu tālāk dzīvot. Ja? Tas, ka cilvēks var par to runāt, tā jau ir puse no problēmas risinājuma. Jo tad, kad tu par to runā, psiholoģijā mums māca šeit, ka tālākais ir uzdot jautājums, kā tieši tu grasies izdarīt pašnāvību. Un ja cilvēkam jau ir konkrēts plāns galvā, cilvēks jau ir atradis to priedi tajā birstalā, kur viņš to striķi piesies, tad ir jāzvana trauksmes zvani, tad ir jāpievērš uzmanība. Tad, kad jau ir konkrēts plāns ar konkrētām darbībām, kas ir loģiskas, saprotamas, nevis es izdarīšu pašnāvību kā, es vēl nezinu, man vienkārši ir slikti un neko negribās. Tas ir vēl diezgan tāls punkts no šī gala risinājuma, jo pašnāvnieks, tur ir vēl viena tāda bīstama lieta, tā sauktais pašnāvnieka pēdējais smaids. Tajā brīdī, kad cilvēks pieņēmis lēmumu ir, ka viss, ka es tur pēc dienas vai divām grasos to darīt. Viņam paliek vieglāk. Un fotogrāfijās, tur, kur var redzēt cilvēkus, kas ir weekendā aizbraukuši atpūsties, visi smaidīgi, un nākamajā dienā viens izdarīs pašnāvību, nevar pateikt šo atšķirību. Proti, tas ir kaut kas joprojām ļoti stigmatizējošs, tabuizēts un tāpēc tiek slēpts. Un tāpēc atklāti runāt par pašnāvību. Saprotiet, tad, kad mēs par to atklāti runājam, tad tas nozīmē, mēs to kaut kādā nozīmē padaram iespējamu cilvēkiem atklāties un pieminēt šo te un teikt, man ir tik slikti, ka es nezinu, kā tikt ārā. Mana dzīve ir sagājusi tādā mezglā, ka es nezinu, kā viņu atsiet, es varu tikai pārcirst. Un tas būtu tas punkts. Ja kāds, saprotiet, jo pēc šīs frāzes arī nākamais ir, ko tad tālāk darīt. Ja? Tālāk mums arī liela vēlme stigmatizēt un tā tālāk, bet patiesībā tas ir eksistenciālā nozīmē, no filozofiskā viedokļa skatoties, tas ir absolūti normāls jautājums, vai mana dzīve ir dzīvošanas vērta. Mums katram būtu jēga uzdot šo jautājumu, tieši tāpēc, ka senais romiešu teiciens atceries par nāvi, atceries, ka mūsu laiks šeit ir limitēts. No šī punkta skatoties, jautājums par nāvi ir pilnīgi normāls daļa no filozofiskās refleksijas, kas vispār ietver dzīvi cilvēka, šo te mentālo veselību. Ja? Tas nav slims jautājums. Un cilvēks, kas domā par pašnāvību, nav slims tajā nozīmē, ka pašnāvība nav slima doma. Viņam var būt depresija, jā. Viņam var būt trauksme, viņam var būt citas lēkmes. Bet mēs varam runāt par neārstējamām slimībām, mēs runājam par azartspēļu parādiem, kurus nav iespējams atdot. Mēs varam runāt par milzīgu nepārciešamu kaunu. Ja? Jo mūsdienās jau tas ir mazāk izplatīts, bet agrākajos vēstures periodos kauns un šī sociālā labā slāva, tas bija iemesls, kāpēc darīt pašnāvību. Ja arhitekts uzceļ māju un šī māja sagrūst, arhitekts izdara pašnāvību. Ja, to mēs nenovērojam, un es nesaku, ka pašnāvība ir labs risinājums, nebūt ar ne, bet ka šī vainas sajūta un kauna sajūta var būt pietiekams arguments to darīt, tas gan ir jāatzīst.
Tādas būtu tās pazīmes. Ja rezumējot, ir tā, ka nav tādas vienas pazīmes, kas parādītu, ka ir pašnāvība. Tur vajag novērot, un tur vajag varbūt atrast īsto brīdi un uzdot šo jautājumu. Vai ir tik slikti, un cik slikti ir, un kā mēs varam piedalīties. Bet tas ir gandrīz neiespējami dot padomu šādā situācijā. Tu no malas katrs gadījums ir tik ļoti īpašs, tik ļoti saudabīgs. Jā, bet tie signāli viņi ir. Jo cilvēks, arī tad, kad viņš jūtās slikti, kad jau viņš grib izdarīt pašnāvību, viņš tomēr vēl cer un grib, ka kāds viņu izglābtu. Un tā mūsu biedrība arī tur speciālisti rīkoja tādus apmācības kursus, kur arī organizācijas var pieteikties un tā, kā atpazīt tos pašnāvības un tādus cilvēkus, pie kuriem varētu vērsties. Jo, iedomājieties skolā, tur paņemsim 12. klasi, viņiem ir tādas problēmas, kaut kādas mentālās. Viņš ieies, ko tagad arvien vairāk izmanto, bet vēl ar vien tā stigma, viņš ieies pie skolas psihoterapeita vai psihiatrs, kas kurā skolā. Psihologs parasti. Jā, psihologs. Un to redzēs vienaudži. Vienmēr atradīsies kāds, kurš visas klases priekšā pateiks. Tas jau ir psihs, viņš jau iet pie ārsta. Ja? Un tāpēc tādus mums doma ir apmācīt cilvēkus, pie kuriem, piemēram, skolotājus. Ja? Ka ir skolotājs, pie kura var vērsties un izrunāties. Tas viens, kur meklē to palīdzību. Otrs, kā runājam par tiem, kā mēdz teikt, karodziņiem, kurus izkarina, ka cilvēkam jau rodas pašnāvības, tādas pašnāvnieciskas domas, tad tur ir dažādi tie signāliņi un taisnība, ka tad, kad viņš ir izlēmis, tie signāli ir tādi, viņš izdzēš no saviem tiem sociāliem tīkli, kā viņi skaitās no profilus, izdzēš visus tur ārā. Tad cenšas apzvanīt vai kā sazināties ar draugiem, radiem, kaut kur vairāk vai mazāk viņš apvadās. Ja? Un tad, kad ja viņam bija problēmas, viņš drums tā un pēkšņi viņš palicis ir ļoti priecīgs un tā. Un, ja viņam paprasa, kas tev tur tā vai šitā, viņš tad man tagad viss ir forši, viss. Tagad labi ir. Tad tas jau ir, kā saka, deg jau sarkanā gaisma, ka ja jums kāds draugs vai radinieks tā dara, tad tas nozīmē zvaniet jau speciālistiem. Jo tad, ja viņš ir palicis, viņš ir izlēmis. Es varbūt nesaukšu tagad vārdā, bet viens populārs mūziķis Latvijā. Mēs bijām kopā Lampā vienā sarunā, un viņš stāstīja to, kā viņam bija tā pati problēma. Viņš aizbrauca uz mežu, atrada sev koku un no rīta piecēlās. Skaista diena. Viņš teica, viņam tik forši palika, tik viegli. Viņš saprata, šodien ir tā diena. Un viņam piezvanīs draugs, un viņš tik priecīgi visu izstāsta, un tas draugs labi netālu dzīvo, viņš pēc 5 minūtēm klāt un saka, pagaid, nedarīsi to. Un tagad pēc tam runājuši, tad tas draugs atzinies tā kā, ka viņam ar tas pats ir bijis. Un draugs saprata. Un izrunājās abi divi, un tagad viņš vēl šodien dzīvs un muzicē. Brīnišķīgs stāsts un paldies par šīm te pazīmēm, ka izdzēšanās no sociālajiem tīkliem, kaut kāda tāda atvadu sarunas ar atvadu, tāda atvadošās noskaņu, ka tur aptuveni. Redzēt, te ir tās pieredzes stāsti, kas ļoti daudz ko var atklāt. Kopumā man ir milzīgs prieks, ka mums notiek šāda saruna, un patiesību sakot, būtu jāsaka pat tā, ka šos te stāstus, pašnāvības stāstus ir tāda viena brita dokumentālā filma, es tagad nepateikšu, kura gada, bet viņi ir veltīti tieši tur viena dāma, kuras vīrs izdarīja pašnāvību, viņi apbraukāja. Tā ir dokumentālā filma, kur tad viņi stāsta, kā tad ir tam būt radiniekam, cilvēkam, kurš izdarījis pašnāvību.
Un tur viena no lietām, kas tiek uzsvērta un ko es arī gribu, lai šai sarunā tas taptu pieminēts, ir tas, ka tur bija tāda ģimenīte, tur ir bērni, man liekas, pat veseli 4 viņi bija, un mamma bija izdarījusi pašnāvību. Un tas ir tas, par ko mēs mazāk runājam, ka reizēm pašnāvība ir saistīta ar emocionālo izdegšanu, nevis tur darbā, nevis tur ārējā pasaulē, bet ar kaut ko, kas ir ģimenē, ka viņa jūtās tik slikti, ka viņa nav laba mamma, tik laba, kā vajadzētu būt, un viņa nevar vairs to panest, un kaut kādas citas varbūt vēl problēmas sakrājušās un tā. Bet tajā filmā bija parādīts, cik lielu un sāpīgu triecienu tas dod bērniem. Tas ir, ka tajā brīdī, kad cilvēks izdara pašnāvību, viņš jau nepadomā, ka viņš aiz sevis atstāja nevis vienkārši tur tādu nelielu tukšu vietu, kas tā lēnām ātri aizauga ar tā zālīti, un tad tur ātri vien, kā kapsētā, sākumā kapa kopiņa ir uz zemes, un tad viņi tā lēnām iegrimst iekšā, un tad tur paliek tāda. Bet nē, viņš atstāja patiesībā izplēsts caurums ļoti daudz cilvēku realitātēs, draugi, ģimenes locekļi, bet visvairāk jau bērni, kuriem pēc tam ir jādzīvo ar šo domu, ka mums aizgāja tētis vai mamma, un ko man tagad darīt. Un tā ir ārkārtīgi smaga tēma, proti jautājums ir, ka tas cilvēks, kurš aiziet, viņš savas problēmas, sliktā veidā, bet tomēr atrisina. Ar to viņa ciešanas beidzās. Bet ciešanas sākas visiem pārējiem. Bet varu drusku iebilst. Jā. Droši. Mēs esam palikuši, mēs skatāmies no sava viedokļa. Jā. Bet, teiksim, ko mēs beidzamā laikā arī cenšamies tā kā vairāk pētīt, cik sāpīgi kaut kas sāpēja tai mātei, ka viņa varēja to izdarīt, pametot bērnus. Ja, to neviens neuzzinās. Ja, mēs zinām, cik sāpīgi un pēc tam grūti bija bērniem izaugt un tā. Bet cik tanī momentā bija sāpīgi tai mātei, ja, lai viņa to izdarītu, zinot, ka viņai paliek bērni. Tas ir neticami grūts jautājums. Es domāju, es to arī nav atbildi šajā nozīmē. Nav, tāpēc, ka to atbildi vienmēr visi aiznes līdzi. Jā. Ja, jo nesen vēl šogad bija gadījums, ka tēvs, vīrs izdarīja pašnāvību, atstājot sievu ar mazu meitiņu. Tā. Sieva nāk mūsu atbalsta grupā. Ka, arī depresija viņam tur bija un tā, ka cik viņam bija grūti, ka viņš tomēr izvēlējās aiziet, atstājot sievu bērnu. Tas jautājums, un otrs, ka ja mēs redzam, ka cilvēkam ir kaut kādas tādas domas vai kā, to jautājumu pajautāt viņam. Tu domā par pašnāvību, un tas jautājums nepātrinās pašnāvību. Jā. Tas viņam arī varbūt liks aizdomāties, bet otrs, kas baida. Ja cilvēks nav kaut cik vairāk vai mazāk ar to saskāries, apdomājies, mēs ar tevi būtu draugi, un tu man pajautātu, domā par pašnāvību, un es tev pateikšu jā. Un tālāk, ko tu darīsi? Tas ir pašnāvība. Tāpēc es saku, ka tā stigmatizācija ir milzīga, ka patiesībā cilvēki nezin, ko darīt. Ko tālāk darīt? Jā. Un te jau arī tas jautājums, vai tu domā par pašnāvību. Tad, kad mēs izgājām, mums psihologiem bija apmācības krīzes psiholoģijā, tad tur tieši mēs modelējām šīs sarunas. Un tur diezgan daudzi teica, ka bet ja es pieminēšu cilvēkam krīzē vārdu pašnāvība, vai tas nebūs tā, ka es viņu uzvedināšu uz to. Un es saprotu, ka pieredze liecina par tieši pretējo. Ka nevis uzvedina, bet tieši atvedina no tā, tieši atrunā. Tāpēc, ka kāds beidzot izlaužas cauri tai klusuma zonai, un kāds beidzot to vārdu uzliek uz galda, un mēs sākam runāt par pašnāvību, un tas glābi dzīvības. Jā, liels paldies. Un tad raidījuma noslēgumā es vēlētos parunāt par cerību un rīcību. Un līdz ar to mans jautājums jums abiem būtu, ja vīrietis šobrīd
jūtas apjucis kāds no mūsu skatītājiem, viens vai nesaprasts. Ar ko viņam sākt? Kāds būtu tas pirmais reālais solis, kas būtu jāspēr, lai uzlabotu savu mentālo veselību? Atkarīgs no tā, cik slikti ir. Ja ir jau pašnāvnieciskas domas, tad krīzes tālrunis skalbēm ir atrodams internetā. Man, diemžēl, šodien nav līdzi, bet es ceru, ka jūs raidījumā pieliksiet titros. Tad ir jāzvan uz krīzes centru, un tad no krīzes centra tālāk tur jau aiziet tas viss. Tur ir cilvēki, kas ir gatavi par to runāt. Ja krīze ir drīzāk eksistenciāla, vairs ne dzīvība un nāve, bet vienkārši kā man dzīvot, ja? Tad var skatīties kādu no šīm atbalsta grupām, var uzmeklēt, var noteikti iet psihoterapijā, ja? Var iet pie terapeita, var iet konsultēties pie psihologa. Tam šie speciālisti visi ir apmācību, tam viņi ir domāti. Un iet pie psihologa, un to es arī gribu uzsvērt, vai pie terapeita, tas ir drosmīgs gājiens. Tas nav vājums. Tas, ko Maigurs teica, ja, ka katrā klasē vienmēr aizies viens no skolēniem pie psihologa, tad otrs teiks, viņš jau psihs ir un tā tālāk. Tās, diemžēl, ir sabiedrības bailes no grūtām tēmām. Tas ir nosacītā veidā šis te mēģinājums ar joku, ar tādu kā izsmējību aizbaidīt pašam sevi no drūmām, nepieņemamām domām un tīņu pasaulē. Šīs lietas, ar ko viņi netiek galā, viņi jau parasti izņirgā tieši to, kas visvairāk sāp. Viņi visvairāk ņirgājas par cilvēku emocionalitāti, viņi visvairāk ņirgājas par vājumu, par atšķirībām, par citādībām. Visu to, kas pieaugušo cilvēku pasaulē patiesībā ir viens no cilvēcības pamatiem. Un tāpēc līdzināties tīņiem nevajag. Vajag tieši otrādi šīs lietas uztvert maksimāli nopietni, cieņpilni un krīzi saukt par krīzi un iet un vērsties pēc palīdzības ir adekvāta, vīrišķīga izvēle. Nevis ciest vienam pašam klusumā, nezinot, ko ar sevi darīt. Jūs nevarat iedomāties, cik vīriešos īstenībā, un arī sievietēs, ir daudz cilvēciska siltuma un līdzjūtības tajā brīdī, kad kāds nolēma atklāt savas sāpes un ciešanas. Un to vajag vienreiz pieredzēt pašam, lai saprastu, ka lielākoties tas bubulis, tās bailes no sava vājuma apzināšanās, no savas ievainojamības atklāšanas, ir kaut kādu stereotipu būvēts. Tā nav patiesība. Cilvēki atsaucās uz ciešanām un ir izpalīdzīgi un ir pieņemoši. Un, manuprāt, ir ok, ka cilvēks var skaļi pateikt, ka man ir trauksmes traucējumi, vai man ir depresija, vai man ir kādas citas grūtības, vai es esmu izdedzis darbā, kas arī ir ļoti būtiski. Ja? Ka mēs baidamies atzīt izdegšanu, ka es esmu pārstrādājis, esmu noguris, es netieku ar sevi galā. Tad kā mēs varam uzbūvēt veselīgāku sabiedrību, ja mēs neesam gatavi runāt par problēmām? Pieauguši cilvēku sabiedrībā problēmas atzīst un risina, nevis paslauka zem tepiķa. Jā, es tā domājot par to jautājumu, ja, ko vīrietim vajadzētu darīt. Visotskim ir dziesma, ja tu gribi pārbaudīt, vai tev viņš ir draugs, aizvelc viņu uz kalniem. Bet, manuprāt, ir daudz lētāks un vienkāršāks variants. Ja tu gribi pārbaudīt, vai tev viņš ir draugs, pastāsti viņam par savām problēmām. Un tad tu redzēsi. Ja viņš tev centīsies palīdzēt, tā viņš ir draugs, viņš tevi sapratīs. Un vēl, teiksim, tiešām tagad ir tās atbalsta grupas. Varbūt tās biedrība ogli mēs vairāk tā kā ar pašnāju prevenciju vai tā, bet vīriešiem tiešām es ieteiktu, ja, ir gan šķirtajiem, ja, gan tēviem, kur ir vientuļie tēvi, gan vienkārši tēvi, gan ir telpa vīriem, to iespēju tagad ir daudz. Ja. Jūti, ir tev grūti, slikti, apskaties, pameklē sev, piemērot un aizej. Nevajag, kā mēs arī atbalsta grupās, tev neviens neliks uzreiz runāt. Ja? Pasēdi maliņā, paklausies, ko citi runā, un tu atvērsies, un tev paliks vieglāk. Jā. Paldies! Līdz ar to mūsu raidījuma laiks šodien ir iztecējis. Es vēlētos pateikt lielu paldies mūsu raidījuma viesiem pirmkārt par atklātību, otrkārt arī par darbu,
ko jūs darat ikdienā, gan vīriešu mentālās, gan arī fiziskās veselības uzlabošanā. Savukārt mūsu skatītājiem es vēlētos pateikt, ka ja šodienas saruna kādam lika aizdomāties par savu vai arī savu tuvinieku mentālo veselību, lūdzu neklusējiet, jo palīdzība ir pieejama un pirmais solis ir vienkārši par to runāt. Šis bija raidījums Pulss. Paldies, ka jūs mūs skatījāties un tiekamies nākamreiz.